Un man ir liels prieks par to, ko es dzirdēju pašā sākumā. Liels paldies par to, ka mani uzaicinājāt. Un es šodien runāšu par tiešsaistes mediāciju. Uh, Tad mēs domājam par ģimenes vārdarbību, par to, kāpēc mēs izmantojam mediāciju, kā mēs to izmantojam, ko tā mums dod un ko mēs iegūstam no tās. Pavisam mazliet par mani, jo varbūt man neviens nepazīst atšķirībā no Līs. Es esmu agreģēta ģimenes mediātore un esmu daudzus gadus esmu strādājusi ar bērniem sociālo pakalpojumu jomā, kur es esmu runājusi un strādājusi pie bērnu aizsardzības, arī bērnu pasargāšanas no traumām vai nāves gadījumiem. Un es esmu arī strādājusi pie mājas tādām sadzīves slepkavībām. Es esmu arī strādājusi gan cietumos, gan arī sabiedrībā. Esmu praktiķe visos aspektos un esmu arī ģimenes grupu konferenču koordinātore un mediātore. Un esmu arī ziņojuma par mani ziņojums par bērnu tiesībām būt nozīmīgam līdzautore. Un ieteikumi bija par to, ka bērnam ir vajadzīga vieta, kur doties un izstāstīt par savu pieredzi un savu pārdzīvoto. Mans darbs šodien ir runāt par to, kā mēs strādājam pirms pandēmijas un pēc pandēmijas. Pirms pandēmijas lielākoties cilvēki tiešsaistē nestrādāja, bet pēc Covid-19 pandēmijas viss ir pilnībā mainījies. Un nākamais slaids es gribētu pastāstīt. Ģimenes mediācija Anglijā vienmēr notika klātienē. Tiešsaistē tas bija ļoti reti, bet tagad gandrīz vienmēr ģimenes mediāciju parasti piedāvā kā iespēju veikt to tiešsaistē, un lielākā daļa piedāvā tikai tiešsaistē, daži uzņēmumi piedāvā tikai tiešsaistes mediāciju, un lielākā daļa kompāniju piedāvā gan klātienē, gan tiešsaistē. Šodien es gribētu pastāstīt par dažiem konkrētiem gadījumiem, kurus es esmu medējusi, un arī par šiem rezultātiem un šķēršļiem un pozitīviem momentiem, kas ļauj mums veikt mediāciju vai traucē to darīt. Nākamā. Un pirmais gadījums, es gribētu mazliet pastāstīt par to. Šajā ģimenē bija tāda fiziskā un emocionāla vardarbība un spaidi, kas tika atklāti informatīvajā sanāksmē, tā informatīvajā novērtēšanas sanāksmē. Tātad parasti mēs noturam šādu sanāksmi pirms mēs sākam mediāciju. Ģimene bija griezies, ģimenē viens no partneriem bija griezies tiesā un tur tika teikts par to, ka vardarbība nav beigusies un arī spaidi nav beigušies un kontrolējoša uzvedība beigusies. Un viss tas bija noticis 3 gadu gaitā. Tika iesniegts vairākas prasības tiesā, un visbeidzot tika izsniegts bija spēkā arī tiesas rīkojums par jautājumiem, kā rīkoties šajā saistībā. Un tad tiesnesis beigās bija jau izsmēlis visas savas iespējas strādāt ar ģimeni, un pie tam mamma bija pati policijas darbiniece, un viņa strādāja pati tādā darba grupā par vardarbību pret bērniem. Tavs bija vidusskolas skolotājs, un šis tēvs bija tas, kas iesniedz prasību par mediāciju.
Pirmkārt, tāpēc, ka viņš gribēja, lai viņam būtu vēl viena tāda liecība, ar kur viņš varētu griezties tiesā, un viņš gribēja tātad izmainīt šo tiesas iepriekšējo lēmumu. Kā tad viss notika? Kā mēs veicām mediāciju? Visu vajadzēja ļoti labi pārdomāt. Es visu laiku sapratu, ka mājās nav miera, tāpēc bija vajadzīga tāda vide, kurā visas puses būtu justos drošībā. Māte kā gribēja piedalīties mediācijā, jo viņa nebija mierā ar tiesas procesu, viņai gribējās, lai saruna noteikti savādāk, lai lieta kaut kā virzītos uz priekšu un kaut kas mainītos. Pirms mēs sākām mediāciju, es patiesībā biju pilnīgi, es biju ar mieru mediēt tikai tad, ja tēvs un māte būtu atsevišķās telpās un attiecīgi mediātors varētu iet no vienas telpas otru un apmainīt, un tādā veidā pastāstītu vienam partnerim par otru partneru teikto, jo tādā gadījumā tas būtu daudz vienkāršāk nekā tad, ja abi vecāki tādi nikni sēdētu vienā un tādā pašā vietā. Es arī uzaicināju līdz mediātoru, jo man bija tiešām jāsaprot, ka man vajadzēja būt pilnīgi drošai par to, ka mana klātbūtne netiktu uztverta par tādu, instrumentu, kurš palīdzētu vecākiem būt vardarbīgiem vienam pret otru. Īsti saprotams, kāpēc tēvs it kā gribēja šo mediāciju, un tāpēc mums tas bija jānoskaidro, kāpēc tēvs tomēr gribēja piedalīt šo mediāciju, jo tas tā kā nebija skaidri redzams, un mums bija viss jānoskaidro ļoti precīzi pirms mediācijas. Jo mēs patiesībā neko nezinājām par to, ko tēvs bija gatavs teikt mediācijas procesā. Un ņemot vērā visas tās emocionālās reakcijas, kas bija notikušas, tas bija diezgan svarīgs jautājums. Un mēs arī noteicām zināmas tādas ekspektācijas, ko mēs gaidījām no mediācijas. Un mēs gribam saprast, ka ir jāveido kāds būtu tāds stingrs pamats tai mediācijai, un kā mēs varētu noteikt tādus pamatnoteikumus, kas palīdzētu mums šo mediāciju beigt. Un pēc tam mums bija jādomā arī par drošības pasākumu plānu pēc mediācijas. Tad puses gribēja šo mediāciju, bet mums bija jānodrošina, lai šī mediācija nenovestu pie papildu vardarbības. Tāpēc mēs iecēlām tādu mediācijas koordinātoru, pie kuras puses varēja vērsties pēc mediācijas, un kurš varētu noskaidrot, kādus vēl drošības pasākumus vajadzētu likt vietā, ieviest, īstenot pēc mediācijas. Lūk, kāds tad bija rezultāts? Kas notika mediācijas rezultātē? Par brīnumu mediācijas rezultāts bija veiksmīgs,
bija konkrēts jautājums, kas tika risināts par bērnu skolu. Tēvs gribēja noteikti, kādā skolā bērns ies. Šis jautājums jau ilgi tika aplūkots ģimenes locekļu starpā, un tas tēvs attiecīgi gribēja attiecīgi dzīvot kaut kur bērnu skolas tuvumā. Viņš bija arī atradis sev un jau noteicis to rajonu, kurā viņš varētu dzīvot. Tad mēs apskatījāmies, kurās skolas attiecīgi, kuras skolas būtu piemērotas, lai bērns tajās ietu, jo viņiem bija kopīgi tāda vienošanās par kopēju par vecāku kopīgu piedalīšanos audzināšanā. Arī attiecīgi viņi noslēdza tādu savstarpēju vienošanos savā starpā. Māte jūta, ka viņa tiek uzklausīta, viņa uzskatīja, ka mediācija ir ļoti ar labiem rezultātiem, jo beidzot viņi ir uzklausīti, viņi saprot, kas notiek. Un viņi pēc tam arī tiesā nav bijuši, nav griezušies. Mēs vēl viens ģimenes vardarbības gadījums, un mums bija tas atklāts jau pirmajā tikšanās reizē, un tēvs bija notiesāts saistībā ar vardarbību pret māti, un viņam īstenībā bija laiks, arī bija ierobežojošais rīkojums, un tad viņam bija aizliegts tuvoties mājai un tuvoties arī ģimenes locekļiem. Un droši vien jūs zinat, kas ir MAPA, vairāku aģentūru sabiedrības aizsardzības pasākumu. No šis MAPAs ietvaros viņam bija noteikts kā augsta riska pakāpe. Tur ir faktiski ir iesaistīti dažādi profesionāļi no vairākam aģentūram, kuri tiešām varēja noteikt šo risku attiecībā pret māti. Un arī noteikta bija šī riska pakāpe. Bet mamma gribēja piedalīties mediācijā. Viņa tiešām gribēja iesaistīties šajā procesā, un viņa negribēja nodot lēmumu par savu bērnu kaut kādam svešniekam. Viņa tomēr gribēja, viņa vajadzēja iespēju pārdomāt vienošanas un atrast risinājumu. Un mamma zināja, kā tiesa ir pēdējā izēja, pēdējais variants, un viņa tomēr gribēja kaut kādu gaišāku risinājumu. Un tas faktiski tiesa bija jau pēdējā iespēja. Un viņa par to izteicās ļoti precīzi. Un tad mēs izpētījām tiešsaistes un klātienes mediācijas iespējas, bet es tomēr domāju, kā labāk izvēlēties to tiešsaistes variantu, jo man faktiski bija vieglāk izveidot piemērotu vidi. Bet māte teica, ka viņa vēlējās mediācijai klātienē. Viņa vēdēs mediāciju klātienē, jo viņa bija
noraizējusies par tēta jaunas partneres klātbūtni. Jā, tas notiktu tiešsaistē. Un viņai bija bāžas par to, ka tas varētu sāsināt situāciju. Un bija tāda sajūta, ka situācija varētu eskalēties pēc mediācijas. Un viņš arī bija pēc soda izciešanas, un viņam bija tāda sajūta, ka varētu būt kaut kādi agresīvi ziņojumi vai zīmes. Un tāpēc viņa baidījās, ka tas varētu notikt, ja mediācija būtu tiešsaistē. Un viņam arī bija nozīmēt sociālais darbinieks sakarā ar bažas par drošību ģimenē. Tad drošības plānošana. Es varu iedomāties, ka tiešām mēs ļoti daudz domājam, kā pareizi organizēt šo te mediāciju, ņemam vērā dažādus aspektus, un šeit es faktiski mēģināju sastādīt tādu sārakstu, kādas bija mūsu bāžas. Pirmkārt, mums vajadzēja tiesas atļauju, lai īstenot mediāciju klātienē, jo, kā es teicu, pirmīt bija ierobežojušies rīkojums. Un arī tur bija gan sociāli darbinieki un tā tālāk. Un mums arī vajadzēja atrast kaut kādu vietu, kur mums vajadzēja atrast vietu, telpu, kur to varētu organizēt, un arī atļauju, lai viņi būtu vienā telpā. Un mums arī vajadzēja izvietot blakus policijas darbinieku. Mums arī vajadzēja iesaistīt sociālu darbinieku, lai nodrošinātu tomēr tādu aizsardzību, drošību, tā kā piedāvāt lielākas aizsardzības garantijas. Arī vajadzēja būt līdzmediācija, un tas bija viens no nosacījumiem, un tas bija sakarā ar situāciju, un, kas jums aprakstīja pirmīt. Un mums arī bija jāpadomā par iespēju organizēt divas atsevišķas telpas sarunai. Un, piemēram, ja viņi viens otru redzētu koridori, viņam vajadzēja virzīties no dažādām pusēm. Un mums vajadzēja arī vērot, kā viņi atbrauca uz šo telpu un kā viņi izgāja no tās telpas. Viņam vajadzēja atsevišķas ieejas un izējas, un arī atsevišķu parkošanas vietu. Un mums vajadzēja izstrādāt ļoti precīzas instrukcijas, cikos un kur katram jāierodās. Un mums vajadzēja cilvēku, kas viņus sagaida un kas viņus izvada, lai nodrošinātu katra cilvēka drošību. Un mēs arī precizējam, ja kādam vajag, viņam vajadzēja pārtraukumu. Mums vajadzēja vadīties pēc uzvedības kodeksa. Tad mums tiešām vajadzēja ļoti precīzi vadīties pēc šī kodeksa. Un mēs arī, mums arī vajadzēja apzināties, kāda valoda jālieto mediācijas laikā un kā mēs varējam rēģēt, ja mēs dzirdējam kaut ko, kas mūsuprāt nebija ok, ja nebija piemērots. Mums vajadzēja pārveidot teikumus, mainīt fāzes un, protams, arī ieklausīties bērnā, dzirdēt bērna balss, izstrādājot risinājumus.
Tad kāds bija rezultāts? Tiešām tas bija ļoti, ļoti ilgi. Es atceros ļoti ilgi. Tas viss notika, bija ļoti daudz pārtraukumu un bija ļoti, tas process bija ļoti lēns. Un mēs jūtām to atmosfēru, jo atmosfēra bija ļoti saspringta, un kamēr cilvēki varēja veicināt šo te sarunu, un runa gāja par bērnu, un mēs arī izveidojam tādu posteru un to pielikam pie sienas, un mums visu laiku bija jāatcerās, ka galvenais ir bērns, un tas ļoti palīdzēja bērnam, kad bija kaut kāds tāds akūts moments, tas palīdzēja koncentrēties uz bērnu un šo uzmanību veltīt vairāk bērnam. Un tā meitenīte bija pārāk jauna, lai iesaistītos šajā procesā. Un during the posters was another way to get a voice in the room. Other than it being a really long meeting, un tas tiešām bija ļoti ilga tikšanās, un viņi sasniedz rezultātu. Un faktiski tas bija saskaņā ar drošību, tas nebija pretrunā ar ierobežojušo rīkojumu, un tas veicināja pozitīvas attiecības, un sociālais darbinieks atbalstīja šo plānu, un viņš arī piedāvāja izstrādāt paralēli, to plānu paralēli bērnu aizsardzības plānam. Tas bija tas, par ko viņi varēja vienoties, piemēram, par to, cik laika pavada vecāks ar bērnu un tā tālāk, bet toties viņam vajadzēja sēdēt kopā, lai tomēr to visu izstrādātu, jo savādāk būtu ļoti liels risks izstrādāt divus dažādus plānus. Un mēs faktiski, es gribu vēlreiz uzsvērt, ka tas bija tā saucama atspērienu punkta pieeja, jo mēs saprotam, mēs ļoti labi apzināmies, ka vēl jāiet vēl citi soļi, lai veicinātu šo rezultātu, lai panāktu pozitīvo iznākumu. Un es ļoti bieži domāju, kas varētu būt savādāk, ja mēs to visu organizētu tiešsaistē. Es nezinu, vai būtu panākts pozitīvs rezultāts, vai rezultāts būtu citāds, jo vai būtu citādas sārunas, vai tas bērns redzētu to posteri, kas bija piesprauts uz sienas, un vai mēs varētu kaut ko īpašu izveidot. Un es domāju, ka gan vienam, gan otram mediācijas veidam ir savas priekšrocības, un tas ir ļoti svarīgi izvēlēties to piemērotāko. Tad runājot par tiešsaites mediāciju, par apsvērumiem, pirmkārt, ļoti svarīgs, kas man ir ļoti svarīgs. Mums ir stunda, varbūt vairāk laika, lai izveidot attiecības. Bet tas nav ļoti ilgi, tas nav pietiekoši, lai varbūt izprastu situāciju, lai notvertu bāžas, lai spriest par attiecībām un tā tālāk. To share information about mediation and everything else that's available to them. It is not a long time. Ja ir potenciāli iespējams iekļaut bērnu tādā sanāksmē, tas aizņem, protams, laiku, bet
Tā sanāksme nevar bezgalīgi ilgt, tāpēc mediātoram ir jābūt gan no vienas puses pietiekami tādam pārdomātiem visiem tiem izteikumiem, no otras puses ļoti laipniem, tādiem pozitīviem, tā lai būtu reāla tā atmosfēra labai sarunai. Un es gribētu vēl teikt, ka ir jāuzticas gan procesam, gan mediātoram. Šī uzticība ir vajadzība, jo, protams, ka var būt brīnišķīgās telpas un brīnišķīgākās domas, bet, ja nav uzticības, uzticēšanās, tādā gadījumā tam nebūs tāda rezultāta. Kā Līsa teica, mājas miers nav vienkārši fiziskās vardarbības nesamība. Mums ir jādomā par daudz ko vairāk. Ir jādomā par uzvedību kopumā. Mums daudz, kas ir jānoskaidro tajā informatīvajā sanāksmē. Un, ja 10 būtu ideāla komunikācija un ideāla šī atmosfēra sanāksmē, un 0 ir viss negatīvākais rezultāts. Un neko labu par to visu nevar pateikt. Tad ir jāpaskatās, kur mēs atrodamies šajā skalā. Un ir arī ļoti svarīgi sagatavoties pirms mediācijas. Drošības plānošana ir svarīga. Dažreiz tiešsaistē par drošības plānošanu ir jāpadomā pat vairāk, jo mēs nezinām, kas īsti tur notiek. Mēs nezinām, vai cilvēki dzīvo tuvumā, vai ir kāds, ar ko viņi var tikties tūlīt pēc mediācijas, kas notiek, kur tiklīdz mēs domājam par virtuālu telpu, tad mums ir jādomā arī par fizisko telpu. Arī šķēršļi, kas apgrūtina tiešsaistes mediāciju, ir kā ievērot konfidencialitāti. Mēs tiešām nevaram zināt, kas tajā telpā vēl atrodas. To visu arī izskaidrot informācijas sanāksmē, ir arī kaut kā jāapmainās ar datiem par planšetu vai datoru, tā lai ir pilnīgi skaidrs, ka viņi lieto paši savus šos komunikācijas līdzekļus, un noteikti nedrīkst pieļaut, ka kāds atrodas šajā telpā kopā ar mediācijas, attiecīgo mediācijas pusi. Ja jūs redzat kādu ēnu vai ko, tūlīt par to arī jājautā. Klātienē mediēt ir vieglāk, īpaši tad, ja abas puses, katra no abām pusēm atrodas atsevišķā telpā, un jūs attiecīgi varat iet pie viena un pēc tam pie otra. Līdzmediācija varbūt tiešsaistē ir vienkāršāk organizējama. Protams, ka eksperti ļoti bieži atrodas diezgan tālu, un tādā gadījumā šī ir iespēja viņus piesaistīt šajā virtuālajā telpā. Es arī šobrīd rakstu par šo tēmu, un ir ļoti svarīgi, lai puses izvēlas mediātoru, jo pusēm ir attiecīgi jāuzticas šim mediātoram. Ja viņi paši to mediātoru izvēlēšies, tad viņi vairāk uzticēsies. Un
arī mediātoram ir svarīgi, vai mēs mediāciju veicam tiešsaistē vai klātienē. Tas ir arī atkarīgs no tā, kur jūs kā mediātors dzīvojat. Ja jūs dzīvojat nelielā ciematā, tad jūs mediācijas potenciālie klienti varēs būt tikai tie, kas turpat dzīvo, jo mediācija būs klātienē. Un ir arī svarīgi, lai mēs varētu strādāt arī kā konsultanti. Nākamnedēļ es konsultēšos ar advokātu. Advokāts. Šeit mēs bieži runājam par tādu integrētu mediāciju. Un tiešsaistē tas ir vieglāk, jo, ja mēs piesaistam ekspertus, tad to ir vieglāk arī organizēt laikā, jo man, piemēram, nākamā nedēļā ir mediācija, kur piedalīsies māte, tēvs, advokāti no katras puses un arī mātes māte. Un, lai visus šos 5 cilvēkus saliktu kopā vienā, tas būs loģistiski diezgan grūti, bet tieši saistē tas ir daudz vienkāršāk. Un atkal svarīgs apsvērums ir tas, ka visiem ir jājūtas droši. Mēs neesam tie, kas varētu riskēt ar situācijas pasliktināšanos. Mums ir jādara un jāpanāk kaut kas jēgpilns. Bieži vien man ir, pie manis nāk cilvēki, kas ir bijuši tiesā un viņiem ir tiesas rīkojums, bet nav īsti skaidrs viņiem, kā šo rīkojumu realizēt. Neviens nav it kā atbildīgs. Mediācijā visu to var tā kā izrunāt. Un ir tā arī dažreiz, ka tiesas rīkojums reāli neatbilst tam, kas notiek dzīvē, un kā bērnu dzīve tiek pārvaldīta. Un vēl es gribētu teikt, ka es pilnībā agrāk nedomāju par to, ka tēvs un māte var būt spēka pozīciju ziņā nelīdzsvarot. Varētu atrasties nelīdzsvarotā pozīcijā spēka ziņā. Tā var būt, ka šī spēka neatbilstība var tikt izmantota kā kontrols faktors un tā kā tādas spaidi uz otru, vēršana pret pretējo pusi. Un tad te arī vēl jāpadomā par ķermeņa valodu. Tiešsaistē šo ķermeņa valodu patiesībā ir grūtāk spriest. Es neesmu šeit paraugs, jo es diezgan tā empātiski runāju ar uzsvaru un arī ar rokām žestikulēju, bet žestu valoda, ko nevienmēr var ieraudzīt tiešsaistē, ir ļoti svarīga. Jā, ir ļoti svarīgi, lai izvērtēšanas sanāksmē cilvēkiem tiktu dota iespēja verbalizēt savas, izteikt vārdos savas sajūtas, jo nevienmēr tiešsaistē to ir viegli izdarīt. Klātienē verbalizācijas process notiek daudz vieglāk un vienkāršāk. Un tad ļoti labi ir, ja ir vēl viens mediātors, līdzmediātors, kas vēro šī ķermeņa valodu, mīmiku un attiecīgi atzīmē šīs lietas.
So some things that you lose with being online, you also gain other things Tad with being online, tiešsaistē like šāda language. iespēja ir, So un I tā think ir, it's just, varētu for teikt, šī me, it's about sakošana how we uz facilitate it. mīmikai For un me, it's uzvedībai, about shifting zināmā our mērā ir, facilitation style to understand the ir difference and the vieglāka nuance of being tieši online versus saistē. being face to face. Tā kā te vienmēr ir jādomā par pusēm un And then how we mīnusiem. manage the Un process, arī for par me, to, is kā slightly mēs different. vadām For procesu. instance, if there is Ja, piemēram, ir conflict in the space and we are un mēs together esam face to face, klātienē, my tad non-verbals mani may be able to shift that neverbālie, and calm the scenario varbūt down without me needing to say neverbālie them back. Because signāli they are reading my body varētu language as palīdzēt well as me kontrolēt reading their body situāciju, ja language. viņi tomēr When we're nolasa manu ķermeņa online, valodu. it's Tiešsaistē not tas as nav easy tik for me to do vienkārši. that. And sometimes, Un, unless you shout really loud, your voice ja is not jūs going to be tiešām heard. So I have to be nepaceļat really balsi, expressive with my tādā body gadījumā language jūs var so that arī I can draw nedzirdēt. that back to me Tāpēc, for them ja to be able to tiešsaistē, hear. ja mediācija And veids again, it's tiešsaistē, shifting that tad tiešām facilitation ir style. jābūt, So I jārunā ar think that lielu there are things that are uzsvaru lost un ar with being lielu tādu, online, but I also think nu, that if we start izteiksmi. to be conscious of Par that to and mums shift our atkal ir facilitation jādomā. style, we can actually gain positives in other areas. Atkal, kur mēs iegūstam un kur from being mēs online. zaudējam. Tiešsaistē un klātienē. Could we go Un to the varbūt next nākamo slide, slaidu, please? lūdzu. Which is it's a last case. Pēdējais gadījums. Es nezināju, vai man pietiks laika par to izstāstīt. Tas ir mazliet citāds gadījums. Es domāju, ka tas būtu interesants jums. Tas ir gadījums, kur ir īpašs aizbildniecības rīkojums izsniegts. Mātei ir uzticēts bērns audzināšanā. Bērnu ir izņēmuši no ģimenes, tāpēc, ka ģimenē notika vārdarbība. Vardarbīgā puse bija tēvs. Un ir ticis izdots rīkojums par to, ka bērnam ir jādzīvo pie mātes. Tēvs ir bijis ieslodzījuma vietā, un viņam ir bijis attiecīgi jāizcieš sots par šo vardarbību. Un tad tā mediācija bija starp tēvu, māti un aizbildni. Aizbildni bija mātes māte. Un tēvs pēc cietumsoda izciešanas ar visām trīs pusēm tika rīkota tikšanās gan ar aizbildni, tātad vecmāmiņu, gan ar māti, gan ar tēvu. Un drošība bija jānodrošina pilnīgi visiem. Un vienam no otra. Un tas, tā doma, ka viņus visus vajadzētu savest vienā kaut kādā vietā un nodrošināt, tad, lai viņi viens otru nesāk kaut kā tur traumēt. Es nolēmu, ka daudz ērtāk visu to darīt tiešsaistē. Tur bija arī probācijas dienas darbinieks, sociāls darbinieks un arī cilvēks, kas nodarbojas ar narkotikas un alkohola problēmām. Tātad kā līdzmediātori. Tā bija atkal tāda mediācija atsevišķi ar katru no pusēm. Trīs šīs breakout rooms, jeb šīs trīs telpas tiešsaistē, kur atradās puses, katra no pusēm. Un tad mediātors gāja no vienas tā kā telpas uz otru. Un tēvs jau bija izcietis cietumsodu un bija ļoti svarīgi, ka šis
tēvs, kuram patiesībā jebkura sasaiste bija bijis liekta ar bērnu, jau gribēja katru nedēļu ar viņu tikties. Un tad viņiem bija jāizskaidro, ka tas viss ir jādara pakāpeniski un pakāpeniski jāatjauno šīs attiecības ar bērnu, ka nevar no A uzreiz tikt līdz Z. Diemžēl tāda galīga iznākuma mediācijā nebija. Tas problēmas ir pārāk lielas, un viņiem bija vajadzīga cita veida iejaukšanās, bet zinām, ka tēvs gribēja griezties tiesā, tad mēs mainījām mediācijas vietu. Un tad gribējām saprast, kas notiks, jo savādāk mēs potenciāli, mums vajadzētu vēl turpināt bez rezultāta bērnam. Un tad mēs cerējam, ka varēsim viņu atbalstīt pirms tas viss nonāks tiesā. Un tad viņš sāka rakstīt vēstules bērnam, tur bija fotogrāfijas, bildes, un arī bija komunikācijas starp aizbildni par to, kā viņš varētu komunicēties ar bērnu. Un tad pamazām veidojās plāns ilgtermiņa rīcībai, un bija ļoti svarīgi, ka tiesas process nav perfekts risinājums, un tas nav ilgtermiņa risinājums, bet vajag sagatavot cilvēkus šim procesam, kas varētu piedāvāt ilgtermiņa risinājumu. Un mums vienkārši cilvēki daži vēlas saņemt informāciju par mediāciju. Un šīs skatījums bija tiešām viens tāds no ļoti vērtīgiem pasākumiem. Un nevienmēr mēs varam atrast risinājumu, kas ir vajadzīgs šeit, es domāju, ilgtermiņa risinājumu. Un tad vēl viens slaids. Es domāju, ka tiešsaistes mediācija tiešsaiste tiešām ieņem ļoti pozitīvu vietu. Un es zinu, ka dažas intervencijas nenostrādā, ja mēs runājam par ģimenes mediāciju, bet šīs veids piedāvā elastīgumu un absolūti citu līmeni. Un tas arī piedāvā veidu, kā var facilitēt, kā var veicināt dažādas darbības. Es domāju, ka tomēr kā to visu organizēt, viss ir atkarīgs no katra individuāla gadījuma. Un arī no attiecībām un iesaistītām pusēm. Paldies jums liels par uzmanību! Jā, paldies, Karlī, tiešām bija ļoti interesanti un ļoti praktiski, un mums ir jautājumi. Pirmkārt, pirmais jautājums, kas mums ir, vai vispār, kā jūs uzskatāt, vai vispār jums būtu iespēja tik kvalitatīvi strādāt, izmantojot visus savus paņēmienus, gan tehnikas, gan metodes, kurus jūs pārvaldat kā mediātors, ja jums nebūtu šīs pirms mediācijas informatīvās tikšanās? So if I didn't have the information and assessment meeting, do I think that I would be informācija, kura notiek mana rīcībā pirms mediācijas. Vai es varētu veicināt mediāciju tādā veidā, ka es to daru? Nē, man nebūtu tādas iespējas, mums vajadzētu vairāk gatavoties
Un es nezinu, kā jūs domājat, Līsa, bet es domāju, ka šī informācija pirms mediācijas sanāksmē ir ārkārtīgi svarīga. Jā, es jums absolūti piekrītu. Un, jā, mēs runājam par arī būtiski varbūt šajā gadījumā izsvērt atsevišķas tikšanās iespēju. Jā, mēs saņēmām mediācijas informācijas šajā pirms mediācijas, ja novērtēšanas sanāksmē. Es domāju, mēs absolūti nevarētu iekļauties tajā stundā vai mazliet vairāk pa stundām, lai izrunātu visas nianses, lai pēc tam vēlāk organizēt pareizā formāta tikšanos mediācijas procesa ietveros. Jā, paldies, Karlija, un turpinot šo jautājumu, šeit ir dalībnieki iesūtījuši vēl jautājums. Kā Anglijā tiek apmaksātas pirms mediācijas konsultatīvais darbs un kurš par to maksā? Vai arī šādas tikšanās notiek bez maksas? Šis jautājums tiek uzdots tāpēc, ka mums Latvijā nav definētas obligāti šīs pirms mediācijas informatīvās tikšanās. Īsumā. Klienti maksā. Īstenībā tas summas ļoti atšķirīgas visā valstī. Piemēram, es ņēmu 100 sterliņu mārciņas, un tas iekļauj visu, kas ir vajadzīgs, bet summas ir atšķirīgas no 90 līdz 300 sterliņu mārciņām. Un juridiska palīdzība ir pieejama, un mums ir 2 finansējuma veidi. Tas ir pirmkārt, ministrijas palīdzība, ministrijas naudas un tiesiska palīdzība, viņa arī attiecās uz pirms mediācijas sanāksmi. Un abiem diviem, ja abu divu dalībnieku izmaksas tiek sektas. Un, ja, lai jums būtu iespēja saņemt tiesisko palīdzību, ja jums ir tiesības, jūs varat griezties pie tiesiskas palīdzības, un viņi tad seks visas izmaksas. Bet, ja jums nepienākās tiesiska palīdzība, tad attiecīgi puses maksā. Abas divas. Un es domāju, ka tas tiešām ir ļoti vērtīga pieredze. Neatkarīgi no tā, vai mediācija pēc tam turpinās vai neturpinās, bet jebkurā gadījumā tas ir ļoti laba pieredze. Jā, paldies. Tad vēl mums ir jautājums, uz kuru jūs gan sniedzat atbildes stāstot savā prezentācijā, bet tomēr jautājums mums eksistē. Kā mediātors var lūgt pārliecināties, ka virtuālajā telpā neatrodās neviens cits, izņemot pašu pusi? Ļoti labs jautājums. Es domāju, ka mēs palūksim varbūt to kameru laist pa apli, parādīt to telpu, un tādu mēs arī varam pārliecināties, un mēs arī novērot to ķermeņa valodu, un arī, piemēram, vai cilvēki skatās uz ekrānu vai uz kādu, kas sēž blakus vai stāv blakus. Un es domāju, ka es arī varu uzdot šo jautājumu, un starp citu viņa paraksta līgumu par mediāciju, un tur ļoti precīzi noteikts, ka viņam jābūt vienam vai vienai istabā, jeb telpā, un ja viņi kādam citam ļauj to darīt, tad viņam jāinformē par to. Nu, dažreiz viņi lūdz savus partnerus būt klāt, un īstenībā viņi var lūgt atļauju
Tad vēlreiz kamera pāplī, redz visu telpu un arī novēro verbālo, jeb ķermeņa valodu. Kāpēc viņam jābūt vienam vai vienai tajā telpā? Tāpēc, ka viņam jārunā par savu bērnu, un viņam vajag cienīt procesu, un cienīt arī cita vecāka un arī bērna tiesības. Un arī mēs varam palūgt attaisīt durvis, jo varbūt kāds stāv aiz durvīm un klausās. Piemēram, ir kaut kāds pusaudzis, mēs varam palūgt, lūdzu, attaisiet durvis, lai tur nestāv kāds vecāks un klausās, kas notiek un ko runā bērns. Ļoti, ļoti uzmanīgi vajag novērot šo procesu.